Labvakar! Atkal esam kopā šeit raidījumā Šeit un tagad. Studijā esmu es, Aivis Dombrovskis, un mums viesis ir, tāpat kā otrdienas vakarā, bija Latvijas Evaņģēliskās Luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanaks. Un tāpat kā iepriekšējā reizē, arī šoreiz aicinu jūs skatītāji piedalīties ar saviem zvaniem, un pirms mēs turpināsim tēmu, kur mēs pagājušā raidījumā beidzām, mazliet ieskicējot. Pirms tam arhibīskapam dod vārdu par e-pasta vēstulēm, varbūt kādu komentāru. Protams, ne uz visām nelasīt, bet ieskicēt kādu vārdu, ko grib atbildēt. Labvakar vispirms. Jā, te viens jautājums tāds ļoti interesants. Ja jums būtu nolēmts uzņemt dokumentālo filmu, par ko tā būtu, vai arī par ko tā nebūtu. Es gan neesmu kinematogrāfists, bet man tiešām gribētos kādreiz attēlot tādā visiem redzamā veidā to apslēpto dzīvi, ko cilvēks dzīvo baznīcā. Un par to, kas baznīcā notiek, mēdz būt ļoti tādi, virspusēji vai pat karikatūriski priekšstati, bet tās fantastiskās pārmaiņas, atklājumus, visu to, kas, varētu teikt, jā, tas iekšējais svētceļojums, tā dzīve, kas notiek baznīcas iekšienē. To gan es gribētu kādreiz tā vai no prozā vai filmā pastāstīt. Varbūt es līdz tam kādreiz nonākšu, kas to zina. Tad otrs jautājums bija par kapusvētkiem, ka kāds mācītājs nav ieradies uz kapusvētkiem, man te sūdzās. Kā es to vērtēju, protams, tas ir bēdīgi. Es ceru, ka nekas ļauns ar to mācītāju nav noticis, ka viņš neieradās uz kapusvētkiem, bet es mēģināšu noskaidrot tā te ekrānā. Un vēlā vakar stundā man grūti komentēt. Katrā ziņā žēl, ka tas tā ir noticis. Bet vai kapusvētki nevar notikt arī bez mācītāja klātbūtnes? Parasti jau mācītājs var visu to parasti ir viņš, jā, bet viņa nav tomēr. Es domāju, ka noteikti var, ja mēs, piemēram, pastāmies, kas notika Lejas Bulānas ciemā vai Baškīrijā, kur latvieši dzīvo. Tad tur visus padomu laikus bez mācītāju noritēja ne tikai kapusvētki, bet visu draudzes dzīvi. Tur vietējie cilvēki paši tad vadīja visu to. Bet, protams, tādā pēkšņā situācijā jau grūti norientēties, ka kāds varētu novadīt kapusvētkus. Par to man žēl katrā ziņā. Un trešā vēstule bija tāda, par ko droši vien mums iznāks runāt arī raidījuma gaitā, proti par visiem tiem brīnumiem, kas ir notikuši dažādās ievērojamās svētvietās, un kur cilvēki ir atstājuši kādas pateicības zīmes, kruķus vai kādas sirdis vai citas zīmes piedzīvotai dziedināšanai. Jā, tā ir tā mūsu šodienas sadaļa, ko mēs par tiem svētceļojumiem atlikām uz šodien. Tad, ja pagājušā mēs runājam par to, kas tad ir svētceļojums, kā viņiem gatavojas un kā norit vai ne, tad šodien mēs runājam par to dziedināšanas pusi, kā ļoti daudz cilvēku dod šajos svētceļojumos un ar ticību pēc dziedinātības, lai tiktu dziedināti, jo pat arī Bībelē bija Marija Magdalēna, bija tā, kas pieskārās Kristum pie vadmalas, pie auduma, un te Kristus pagriezās un teica, lai tev top tavu, es varbūt necitēju precīzi, lai tev top tavu dziedināšanu pēc tavas ticības, ar to domu, ka tu top dziedināt. Kā tad tas notiekās? Tur jau vēl radikālāk notika, ka Jēzus jau nemaz nezināja, tikai viņš jūt, ka kāds ir pieskāries, kā tur viņš pats apraksta spēks no manis ir izgājis, un tā sieviete jūt, ka viņa ir dziedināta, vai ne? Un tad pati bija pārbijusies no notikušā, un tad Kristus tiešām viņu mierināja un sacīja, tavu ticību tev ir palīdzējusi. Jā, kā tad ir šajos te gājienos, jo tiešām es esmu Lurdā redzējis pats to visu alu, kur ir tās jaunavas Marijas tēls, viss nokārts ir ar kruķiem un vai tās pateicības, vai tās vienkārši apliecinājuma zīmes vairāk. Pateicība jau laikam tā nevar būt. Bet tā ir kā apliecinājuma zīme, ka viņš ir atstājis to. Es domāju, ka tā noteikti ir pateicības zīme. Arī jau cilvēks, kas ir piedzīvojis dziedināšanu, viņš gan prot novērtēt, kas tas ir, kas tā ir par lielu dāvanu. Pirmkārt, man jāsaka tā, ka brīnumi
pilnīgi noteikti notiek, un dziedināšanas notiek. Es pats tās esmu redzējis savām acīm un arī piedzīvojis, ka man lūdzot par kādu slimnieku, viņa sāpes pāriet tajā pašā brīdī, vai arī, piemēram, to, ko baznīca tādā dievkalpojuma veidā dara, tāda svaidīšana ar eļļu. Mūsu baznīcā es zinu, ka katoļiem ir slimnieku sakraments vai kaut kas tāds. Un ka pēc ilgstošas slimošanas, pēc šīs lūkšanas un svaidīšanas ar eļļu iestājas radikāls uzlabojums. Tūlīt pat nākošā dienā ir redzams progress. Tā ka tur nav nekāda šauba, ka tas notiek. Bet kā bija tajā grāmatā, kur es jums neļāvu izstāstīt pagājušajā reizē? Jā, tas bija arī interesanti. Tur bija stāsts par tiem, kas neredzēja pagājušo reizi, nedaudz pastāstīt to sākumu, ka tur bija kāda jauna meitene, kurai likās, ka viņa pie kāda avota ierauga jauno Mariju. Un viņai no tā satraukuma un saviļņojuma pilnīgi grib pāriet, un tad pamazām tur pa visu apkārtni izplatās ziņa, ka viņi ir īpaši izredzēti, ka viņi dzīvo bez ēšanas, ka viņi pārtiek no ticības un svaiga gaisa, un svētceļnieki sāk braukt un dzied viņai zem logiem. Un izrādās, ka māte, kad tas viss pirmais saviļņojums pārgājis, tad viņi baro pa naktīm, vienkārši neuzdrīkstās vairs atzīties, ka tas viss ir pārpratums. Un tur jau, var sakot, liels pasākums tiek organizēts, ka tur būs svētais dziedinošais avots, un kamēr tas nāk gaismā. Bet tad tur ir paralēlā līnija, ka ir viens puisīts, kam ir gangrēna kājās, kas ir jau uz nāvi, un viņa ārstē viens ārsts ateists, kam ir draugs priesteris. Viņš to priesteri sauc pie tā puisīša, un tas priesteris nospriež, ka viņš ir nomiris, ka jānāk vai mirst un jānāk noturēt pēdējā svaidīšana vai kaut kas tāds. Izrādās, tas puika dzirdējis par to avotu un abi ar māti aizgājuši, un viņš tās kājas mazgājis tajā avotā, un viņš ir pilnīgi vesels. Tas pats avots, kurš it kā vairs nav īsts. Kurš nav īsts, jā. Un es domāju, ka tas ir vispār šī grāmata Debesu valstības atslēga, Pronīna, ir fantastiska grāmata, es iesaku katram izlasīt. Bet es šajā brīdī te jautāju, kas tad ir tas? Es domāju, ka patiesa lūkšana ticībā ir tā, kas spēj panākt to, ka Dievs ierodas un kaut ko dara. Un tiešām nopietnu lūkšanu vienmēr raksturo tas, ka Dievs ierodās. Viņš kaut ko dara, tas notiek komunikācija ar Dievu. Un es domāju, ka ne jau tās vietas, tur ir daudzas vietas, kur esmu redzējis kaut vai Aušķers vārti, ir Viļņā tāda kapela slavena, ir gadījies tur būt. Arī tur ir daudz sakārt šo dziedināšanas zīmju. Tad cilvēki ierodas tur un nopietni lūdz Dievu, un Dievam ir lapaticies kādreiz kaut ko īpaši darīt tajā vietā. Un cilvēki nāk un lūdz un uzrunā Dievu, un viņa lūkšanas tiek paklausītas. Bet ne jau visas taču. Ne jau visi, kas, teiksim, aiziet uz šīm vietām ar kruķiem, lūdās, nekas jau nenotiek automātiski. Mēs jau runājam pagājušreiz par to, kāpēc svētceļojumiem var būt arī negatīvā puse vai negatīvais aspekts, proti, ka galvenais cilvēkam ir sakārtot savas attiecības ar Dievu vai atgriezties no grēkiem, iemantot piedošanu ticībā uz Jēzu Kristu. Cilvēks tā vietā nospriež, es aiziešu svētceļojumā, man tas pierakstīsies pa bonusu, un man vairāk ne pa ko nav jārūpējās. Ja, tā bija tā lielā kontroverse pa indulgencēm, ar ko vispār sākās reformācija 16. gadsimtā, ja, ka Luters sludināja par atgriešanos no grēkiem, par savas dzīves izlabošanu zemniekiem, un zemnieks parāda viņam, nestāst man ir indulgence, ja, man neko vairāk nevajag. Un arī uz svētceļojumiem tā var paskatīties, ka tas ir kaut kas tāds, kas man automātiski atnesīs kaut kādu labumu. Un tas novērš uzmanību no tā, kas patiešām būtiskais, ka jāsakārto savu dzīvi, savas attiecības ar Dievu. Bet tad, kad cilvēki patiesi dodas un lūdz, un viņi var arī nekur nedoties, bet vienkārši patiesi lūdz, tad ļoti bieži notiek brīnumainas lietas. Kādreiz tās ir dziedināšanas, kā es teicu, es pat tādas esmu redzējis, bet citreiz cilvēks vienkārši saņem to, ko mēdz saukt par mierinājumu. Kaut arī tas var izpausties kā asaras vai satriektība, vai gluži otrādi prieks, laimes izjūta, ļoti intensīva laimes izjūta. Vienkārši tev tā es domāju, kā tas ir to lūkšanu.
teiksim, kāds dodās, vai dodās, vai vienkārši vēršās ar lūgumu pie Dieva pēc kaut kā, teiksim, kāda problēma, jā. Daudz dodās šajos svētceļojumos, caur lūkšanām iet uz to problēmas risinājumu. Bet pretējais ir teikts arī pieņem, jo Dievs labāk zina, kas priekš tevis ir labs. Vai caur to nav tikai nevis tas, kad es eju caur lūkšanu šo laiku, bet es eju arī ar tādu kā samierināšanos vai dzīves akceptu, kad es lūdzos, bet ja tu esi lēmis tā, tad ar spēju, kad man ir šī spēja pieņemt to reālu dzīvi tādu, kāda viņa arī ir. Ja? Labi būs, ja būs izmaiņas, bet ja nebūs, es arī būšu ar to mierā. Man liekas, te ir atšķirības starp vairākiem ticības vai iekšējās dzīves līmeņiem. Viena lieta ir tā, ka cilvēks saka, man ir slikti, es šo problēmu gribu risināt, es lūgšu Dievu, cerams, ka viņš palīdzēs. Un bieži vien ir tad, ja nekas nemainās, tad es vai nu atmetu ar roku vai kļūst dusmīgs uz Dievu. Taču ir vēl, varētu teikt, tāda dziļāka vai augstāka pilotāža, kad tu sāc saprast, ka piedzīvojot grūtības, izaicinājumus, pārbaudījumus un meklēt risinājumu, tu pats audz. Un pavisam, ja jau tā, kā saka, smago artilēriju uz borta mēs paņemam un sākam tādiem īstiem dziļumiem runāt, tad, ja cilvēks mīl savu kungu, Jēzu Kristu, tad viņš saprot, ka tad, kad viņš ir atstumts, nabaks, ievainots, pazemots, tad viņš dzīvo tāpat kā Jēzus. Būtībā visi šie pārbaudījumi dod viņam iespēju iet kopā ar kungu. Un cilvēks, kas mīl kungu, viņš spēj pat vēlēties to. Un tas atnes tādu fantastisku brīvības sajūtu, ka īstenībā tev nevar notikt nekas tāds, kas tev satriektu. Un tāpēc, ja mēs par to jau tādu smagu artilēriju runājam, tad būtu jāsaka tā, ka kristietim nevajadzētu vēlēties neko vairāk par kaut ko citu. Viņam nevajadzētu vēlēties vairāk, teiksim, bagātību par nabadzību, godu vairāk par negodu, slimību vairāk kā veselību vai garu dzīvi vairāk nekā īsu dzīvi. Bet svarīgi ir, ka katrā no šīm opcijām var atklāties Dievs, un cilvēkam būtu jābūt tā kā svariem nulles stāvoklī, gataviem brīvi doties tur, kur Dievs paaicinās. Jo te es nonāku saskatu pretrunu mazliet. Ja cilvēks dodas tādā gājienā, vai uz svētvietu vai svētceļojumā, ja, lai taptu kaut kāda dziedināšana notiktu, tad savukārt, kāpēc ir tas vajadzīgs? Tāpēc, ka apakšā slēpjās bailes no nāves. Un īsti ticīgam cilvēkam nevajadzētu baidīties no nāves, jo ir šis apsolījums. Kāpēc miesīgās nāves sakot dzīvi tālākā, jā, tādā garīgā plaknē. Cilvēki, kas to patiešām ir izpratuši, jā, tā kā apustulis Pāvils, viņš saka vēstulē Galatiešiem, es labāk vēlētos atraisīties un būt mājās pie Kristu, kas ir daudz, daudz labāk. Viņš tikai saka, pienākums man uztur šeit, man ir kaut kas vēl jāpaveic. Tā tas ir, jā, ka cilvēki, ir dievbijīgi cilvēki, kas saka, kad viņi iet uz bērēm, viņi dodas uz svētkiem, vai ne? Jā, jo... Atcelsim. Lūdzu. Halo. Labvakar. Labvakar. Man ir tāds jautājums attiecībā uz Dievmātes uzņemšanu debesīs. Es personīgi Bībelē nekur neesmu tādu variantu, ja esmu kaut kur palaidus garām. Vai mācītājs var man atbildēt uz šo jautājumu? Varbūt tas nav šovakar pa tēmu. Labi. Paldies. Labi, paldies jums. Par to es neko daudz nevarēšu pateikt, jo mācība par Dievmātes uzņemšanu debesīs nepieder pie luteriskās baznīcas mācībām un ticības. Es apmēram zinu to pamatojumu, ja, ka ir spriedums tāds, ka Dievmāte ir tikusi bezvainīgi ieņemta, jo, teiksim, Kristus nevarēja iemājot iedzimtā grēka
aptraipītā sievietē, un tāpēc Dievmāte tika īpaši radīta, un tā kā viņa bija pēc šī iedzimtā grēka, tad viņai nebija jāmirst tā kā visiem cilvēkiem, bet viņa ar miesu un dvēseli tika uzņemta debesīs. Bet Bībelē mēs tiešām to neatrodam, tas ir vienkārši tāds it kā pieņēmumu un spriedumu ķēde, kas katoļu baznīca ir novedusi pie tādas mācības un tādas atziņas. Ja, Mēs ko daudz gudrie sēdējuši pie galda. Es negribu viņu kaut kā vērtīt vai te apstrīdēt. Es vienkārši mūsu baznīcā tieši šī iemesla dēļ, ka mēs Bībelē par to tādas liecības neatrodam, tāpēc mēs arī neprasām vai nemācām cilvēkiem to kā ticības patiesību. Labi, paldies par atbildi jautājumu. Un tagad, cienījamie skatītāji, maza reklāmas pauze. Esam atpakaļ no reklāmas pauzes un aicinu jūs skatītāji joprojām piedalīties ar saviem telefonu zvaniem. Un studijā ir arhibīskaps Jānis Vanaks un es Aivis Dombrovskis. Jautājums ir par šo dziedināšanu. Un cilvēki tātad lūdās, un es kaut kur pat minēju, ka ja trietā lūdz, ka tas ir spēcīgāka lūkšana, ja, un vairāk to uzklausīt, vai cilvēks, ka viens lūdz, ja, vai vienmēr. Tad mēs jau pienācām pie tā, ka nav izpildījums. Bet varbūt cilvēks tomēr domā, labi, es tagad lūdzos, ir problēma, pagājis ir gads, nav risinājumu. Varbūt man vēl jāpalūdzās pusgads, vai vēl viens gads, jā? Kā? Neatlaidība ir tikums, varētu teikt. Ja, tur Jēzus stāsta dažādas līdzības par to, ka, piemēram, ir kāds netaisnais tiesnesis, kurš negribēja izskatīt kādas atraitnes lietu, bet viņi tik ilgi nāca, kamēr viņi teica, labi, man ir apnicis, ka viņi man traucē, es tur izskatīšu to viņas lietu, vai atkal tur klauvējiet, jums taps atvērts. Un ne tāpēc, ka Dievs negribētu uzklausīt, manuprāt, es tagad, protams, var tikai izteikt minējumus vai savu pārliecību, bet tāpēc, ka šajā neatlaidīgā lūkšana procesā cilvēks pats iekšēji aug. Ja tas tā izaugsme nenotiek, ja tā lūkšana ir kaut kā varbūt ne uz tādiem pamatiem būvēta, tad varbūt tā, ka cilvēks izsīkst vai sadusmojās un pat atkrīt no ticības. Es zinu gadījums, kad vienam bērnam graujoši uz ticību ir iedarbojies tas, ka tur viņam kaķītis bija sabraukts un viņš ir lūdzis, lai Dievs viņu atdzīvina, un tas nav noticis. Viņam faktiski tas diezgan traumatiski ir bijis viņa ticībai. Vai nav bijis tā, ka nebija klāt blakām cilvēki, kas to spētu viņam izskaidrot? Un tā rezultātā viņš... Bet te ir atkal viena lieta, ja. Cilvēki bieži vien sāk lūgt tikai tad, kad tiešām vajag tādu brīnumu kā mirušo uzmodināšanu, ja, kad pa sīkām lietām viņi nelūdz Dievu, un tad jau arī no tās ievingrināšanās, kā to darīt. Tāpēc svarīgi ir, tā kā ir sacīts rakstos, lūkšanas visās lietās, lai nāk Dievu priekšā zināmas, nevis tikai tajās lielajās. Bet Bībelē arī bija viens piemērs kur bija aizvests jau un tā kā miris, piegāja Kristus, un tur bija nogulējis jau cik dienas, un teica celies un ej, un tagad viņš tā kā... Tas notiek arī mūsdienās, jā. Pacelsim. Jā, lūdzu. Halo. Jā, labvakar, dzirdam jūs. Gribēju jums vienkārši jautāt par... Bet mazliet skaļāk, lūdzu. Par domu spēku dziedināšanā. Domai ir ļoti liels spēks. Un arī par sauli. Par? Par sauli. Saule dziedina, daba dziedina. Dabas dziedinošie spēki, jā? Jā, dabas dziedina, koku spēki. Labi, liels jums paldies par jautājumu. Paldies. Jā, es nedomāju, ka to varētu kaut kādā veidā apstrīdēt. Dziedināšana jau notiek arī ar tablešu palīdzību, ar masāžas palīdzību, ar daudziem paņēmieniem. Nevienmēr tā ir jābūt brīnumainai dziedināšanai, tāpēc jau Dievs cilvēkam ir devis spēku, saprātu, lai to visu darītu. Es pat lasīju kādā vietā tādu labu teicienu atbildē uz tiem, kuri saka, ka kristiešiem nav jāiet pie daktara, jo ticība viņus izglābs vai izdziedinās, ka viņam vispār nedrīkstētu būt tāda doma iet pie ārsta.
un pieņemt palīdzību no cilvēkiem, tad atbildi uz to bija, ka gan dakteri, gan zāles Dievs ir radījis, un no tā atteikties nozīmē izteikt pārmetumu Dievam. Tā kā šīs lietas nebūtu nav kaut kā noraidāmas, taču es gribētu te vēl kaut kādu zinām atšķirību, ko daudz tā par pašiedvesmu runā, vai tādu placebo efektu varbūt, bet tieši jūs pieminējāt, ka Kristus uzmodināja pie Nainas vārtiem jaunekli, tad kādam ironim var būt pašiedvesma vai ticība vai tam līdzīgi. Un tas skaidri norāda uz to, ka ir Dievs, kas dara lietas neatkarīgi no mūsu pūlēm, vai Viņš spēja arī, mirušu cilvēku atmodināt gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Kāpēc tas tā vienmēr nenotiek? Man grūti tā uzreiz pasacīt, bet mums jāsaprot, ka nevienmēr tas, ko mēs ieraugām par kaut ko labu, ir mums labs, un tas, kas mums liekas slikts tanī brīdī, mums liekas slikts. Piemēram, ja tēvs un bērnu parauj sakratais apkakls, viņam tas nepatīk, vai ne? Tas liekas pārestība, bet ja viņš tanī brīdī viņu paraujas nost no braucamās daļas, lai viņi nesabrauc, tad tās viss ir kontekstā. Tas ir jāredz kontekstā, un mēs bieži vien redzam tikai vienu pusi, bet otru pusi mēs neredzam, un galā Kristus piedzīvoja visšausmīgākā pārestības, nodevību, netaisnu tiesu, pātagas un nāvi, bet galā tas izvērtās par labumu visai cilvēcei, un mēs būtu milzīgi zaudētāji, ja tas nebūtu ar viņu noticis. Tā kā es negribu tādas vienkāršas atbildes dot, bet vienkārši aprādīt to virzienu, kur mēs varam domāt un raudzīties, ja ir tā, ka mūsu lūkšanas uzreiz netiek paklausītas. Jā, es tā domāju, tā kā es minēju, lūdzu gadu, 2, un tad tajā dienā viņš saka, nav jēgas, nekā nenotiek. Un pēc tam viens nāk saka, klāt, bet tev pietrūk vēl 2 dienas. Un ja tu vēl būtu 2 dienas lūdzu, tev būtu uzklausīts tavs lūgums un izpildīts. Jā. Bet redziet, tas ir drusku tāda teorētiska lieta. Ja cilvēks patiešām lūdz Dievu, tad nevar notikt tā, ja viņš patiešām lūdz Dievu, Dievu dēļ, nevis vienkārši, lai no kāda sveša un izpilnībā tādas personas, par ko es neko negribu zināt īsti un no kā man neko nevajag izņemot šo vienu lietu. Bet, ja tā ir saruna ar Dievu, tad šajā ilgstošā lūkšana procesā attīstās attiecības ar Dievu, kā poētiski varētu teikt, uzdīkst mīlestības asni uz Dievu, un cilvēks vienalga jūtas ieguvējs, un bieži vien viņam tā problēma, ar ko viņš ir sācis to lūkšanu, viņam tā vairs pilnīgi nešķiet aktuāli. Tas ļoti bieži tā notiek. Cilvēks atnāk, pie garīgā līdzgaitnieka, un viņam šķiet viss melns, un tikai mazā stūrītie varbūt maz gaismiņu kvēlo. Un tad nevis mēģinot izdiskutēt visu to melno, kas ir sakrājies, bet visu laiku koncentrējoties uz to, kas ir tā uguntiņa, tā Dieva klātbūtne. Pamazām cilvēks piedzīvo, ka tas viss melnais arī pazūd, un viņš ir saņēmis mierinājumu. Tā kā es domāju, tāda lūkšana, ka tu gadiem lūdzies un tev nekas nenotiek. Tas ir tā tīri teorētisks apsvērums, vai arī tā lūkšana īsti nav balstīta uz labiem pamatiem. Un tā minēja par to, ka, citi palīdz to gaismu tur ieraudzīt. Un pat cik mums tā tēma tomēr pamatā ir šie svētceļojumi. Ja? Vai tas arī būtu tas, ka tie pārējie cilvēki tajā svētgājienā, ja, ka tur visi kopā ir viens otru komunicējot, balstot un stiprinot un to kopējo ideju nesot, ja, kopējais mērķis viņiem tajā brīdī. Vai arī tas ir tas, ka caur to viņi var viens otram līdzēt to stiprināt to gaismu un varbūt to mīlestību arī uz dzīvi pašu. Ja. Pilnīgi noteikti. Es esmu dzirdējis, ka cilvēki sakām kādreiz, ka viņiem vislabāk patīk baznīcā iet, ka tur neviena nav, un tad var nosēsties kādā stūrī un tā pasēdēt vienkārši. Un tas ir burvīgi, ka tas tiešām tādas sajūtas dod. Redz, viena no tādām populārākajām pasaules svētceļojuma vietām ir Tezē. Tāda kopiena Francijā, kur baznīca ir tāda kā baraka. Tur galīgi nekā tāda īpaša nav. Bet tad, kad
tur sanāk, un tur ik gadus aizbrauc kādi 10 000 vai 20 000 jauniešu vai jauni cilvēki, tu sēdi ar visiem tiem tūkstošiem cilvēku baznīcām kopā dziedi. Tas ir kaut kas tāds, nu, tā kā atblāzma no debesīm. Vai ne? Un tāpēc tiešām arī svētceļojumā tā kopīgā būšana tajā gājienā ir laba, iedvesmojoša lieta. Jā, lūdzu. Labvakar. Labvakar. Es gribēju uzdot jautājumu arhibīskapam Jā, lūdzu. Par dziedināšanu un konkrēti par homeopātiju. Kādas ir arhibīskapa domas, jo katoļu baznīcā ir vērojama tendence noliegt šo ārstniecības veidu un pat visai kategoriski noliegt, saucot to, nu, tiešām. Labi. Paldies jums par jautājumu. Paldies. Jā, paldies. Es baidos, ka es nebūšu speciālists homeopātijas lietās. Es laikam tā neriskēšu izteikt vērtējumu par lietu, ko es nepārzinu. Es zinu gan, ka par homeopātiju sauc ļoti dažādas lietas. Viena ir, kad ārstē ar tādām kā zāļu tējām. Arī to sauc kādreiz par homeopātiju. Un ir kādreiz kaut kas tāds, ka tur laikam, nu, kad dīķi izšķīdina mazu graudiņu kaut kā, un tad tas tevi ārstē. Nu, es domāju pat otro variantu, tad tur ir tā kritiskā pieeja, jo domā, ka tur nekas cits nevar būt kā kādas maģiskas lietas klāt. Es domāju, ka baznīca principā neizturās noraidoši ne pret kādu dziedināšanas veidu, izņemot tādu, kas iesaista nekādus maģiskus rituālus vai spēkus no tādas gara pasaules, nu, ar kur mums ir ieteikts labāk nesaistīties. Nu jā, es tikai domāju, ka bieži vien mēs noliedzam to, ko mēs lāgā nezinām. Un vai, nu, es par to kolēģi homeopāti ir un tā mazliet sarunās arī vairāk zinu par to. Un man liekas, ka daudz, kur vienkārši ir tas noraidījums pirms informācijas iegūšanas. Un vispār, teiksim, es esmu sastapies ar mācītājiem, kuri ir jautājumi, par kuriem viņi vispār pasaka, nē, es negribu vispār dzirdēt par to, bet viņam nav zināšanas, bet viņš izsaka savu noliegumu par lietu, kur viņš nezina. Kā šeit gods un slavu jūs nekritizējat vai nesakat par lietu, kuru jūs sakat, jā, jūs maz informācijas. Ne, nu, ja es zinātu, piemēram, ka tur notiek kāda vārdošana vai maģijas lietošana, Vārdošana tur nenotiek. Tad es teiktu uzreiz, ka tas ir katrā ziņā cilvēkam ne tikai kristīgam, tu vispār būtu jāturās tālāk no tādām lietām. Kas attiec uz homeopātijas, tiešām neesmu tik informēts, lai tā ļoti autoritatīvi izteiktu kādus spriedumus par to. Man liekas, pat pirmo homeopātisko aptieku atvēra mācītājs, Sām Pēterburgā. Kaut kādus 100 Ko gadus tik mums mācītāji nav darījuši kādreiz? Bet es tā nevaru apgalvot. Jā, lūdzu. Labdien. Labdien. Halo. Vai varētu savienot? Jūs esat savienots, jūs esat ēterā, lūdzu, runājat. Labi. Tātad psiholoģiski zinātnē tiek atzīts, ka ja cilvēkam dzīvē kaut kas veicis, tad tā ir kā pašiedvesma, pašsugestija. Bet tomēr, kā zināms, lūkšanas tiek uzklausītas arī citu ticību pārstāvjiem, ne tikai kristiešiem. Bet tad jautājums būtu tāds, kā norobežot pašiedvesmu no Dieva ietekmes, no tādā ziņā. Labi, paldies jums. Paldies. Nu, es domāju, diezgan āķīgs jautājums. Kur ir šī robeža šķautne? Jo, teiksim, jā, nu, kristietībā lūkšanā, te pašā laikā ir arī, protams, austrumos dažādas mācības. Es gribētu varbūt palikt pie tā jautājuma, kā viņš tika uzstādīts, kā atšķirt vai nodalīt pašiedvesmu no lūkšanas. Es domāju, ka cilvēkam ir jāsaprot, ko gal galā viņš dara. Ja tas apakšā, tā doma bija tāda, ka cilvēks varbūt lūdz Dievu, bet īstenībā viņš sev suģestē un tāpēc kaut kas notiek. Nu, tur es negribētu piekrist. Kā es esmu sacījis, bieži vien brīnumi vai tādas žēlastības notiek arī pat bez tā, ka cilvēks apzinātos, ka viņš to ir lūdzis. Bet es negribu arī sacīt, ka pašiedvesma būtu kaut kas slikts, ja, kad cilvēks sevi noskaņo, sevi iedvesmo, viņš sev saka,
Es to varu izdarīt, es nebaidos, es to paveikšu. Kāpēc ne gal galā? Bet, tās lietas nevajag jaukt, bet nevajag arī pretstatīt. Cilvēks spēja gan lūgt Dievu, gan pats sevi iedvesmot uz labiem darbiem. Kāpēc ne? Jā. Jā, tas, ko es gribēju paturpināt plašāk mazliet par tām lūkšanām arī uz citās, teiksim, konfesijās, kas ir ne konfesija, bet arī virzieni, filozofiskie virzieni un arī tur tie rituāli, dažādi gājieni. Bet to atstāsim kādai citai reizei varbūt. Jo laiks ir tā kā viņš iet, tāds ir laika ritums, un mēs lēnām arī tuvojamies raidījuma izskaņai. Tāpēc atkal es lūkšu kādu kopsavilkumu skatītājiem, ko jūs varētu novēlēt, pateikt. Tas varbūt šajā kontekstā. Jūs varat novēlēt. Es gribētu tiešām pasacīt, ka svētceļojumos galvenais ir lūkšana. Svētceļojums ir lūkšanas veids, lūkšanas forma. Un es ticu un zinu, ka lūkšana, ja vien tā notiek ar interesi par Dievu, kas tiešām vēršos pie Dieva, nevis gribu no kāda svešnieka kaut ko dabūt sev, tad Dievs ierodās uz šo tikšanos. Vienkārši jāprot viņu vērot, kāds Dievs ir, ko viņš dara, kā viņš dara, kāda man ir sajūta, kad es sastopos ar viņu. Varbūt es varu arī domāt, kā Dievs jūtas, kad viņš sastop mani. Kas man ir Dievs, bet kas esmu Dievam. Un šādā dzīvā sarunā, es domāju, tas ir tāds ceļojums kopā ar viņu pašu, un tas ir pats labākais svētceļojums. Tas ir tas ne tikai vienkārši fiziski iet, bet to ceļojumu, tā kā sākumā mēs iepriekšējā runājām, tas tā kā mazliet plašāks ir, ja iedziniski, ja tas ceļojums. Svētceļojums bez lūkšanas ir ekskursija pa svētām vietām. Un tā nav slikta lieta, bet tas nav svētceļojums. Tur ir jābūt skaidrībā, ka svētceļojuma saturs ir lūkšana un mērķis ir padziļināt attiecības ar Dievu. Un īstenībā ir tā, ka cilvēks dzīvo vairākos līmeņos. Viņš dzīvo līmeņos, teiksim, attiecībās ar sevi, viņš dzīvo attiecībās ar citiem cilvēkiem, ar sabiedrību, ar valsti, viņš dzīvo attiecībās ar Dievu. Un vienmēr ir tā, ka ja neiet kaut kas attiecībās ar sevi, vai ar otru cilvēku, vai ar valsti, vai ar sabiedrību kopumā, tad meklējiet problēmu attiecībās ar Dievu. Tur ir viss saknes tām nebūšanām visos citos līmeņos. Jā, tā parasti ir saka, ja tu neesi, psiholoģijā vismaz ir tā, ja tu neesi apmierināts pats ar sevi, tad tu esi arī apmierināts ar visu, kas tev ir apkārt. Tad mēs varam drusku paņemt to no otras puses, un ja tu neesi labās attiecībās ar Dievu, tev arī daudzās citās sfērās būs problēmas. Par to liels tiešām paldies arhibīskapam Vanakungam par šiem 2 brīnišķīgajiem vakariem. Un, kārtējais pieteikums par nākamo raidījumu. Tātad atkārtojumu jūs varēsiet noskatīties nākošu nedēļu. Tas ir pirmdien 13. augustā 14. un piekdien 17. augustā 12.15. Jau pierast uz vakaru laiku, jā. Un tātad nākošu nedēļu jums būs tikai viens raidījums. Un šajā otrdienas raidījuma vietā būs Aglonas svētki, bet ceturtdien, 16. augusts, tātad būs Ināra Vārpa, mana kolēģe, un atkarību terapeits Māris Ķirsons. Viņi runās par atkarībām, un tieši te būs saruna varbūt tāda, kas ir vairāk tās plaši populārs torpedēšanas vai torpēdu šūšanas, par kodēšanām, ja, tās ātrās īsās metodas, ja, kā cilvēks, teiksim, varētu tikt ar šo problēmu galā. Un, protams, kā vienmēr tiek gaidīt jūsu zvani, e-pasti. Man atliek novēlēt vien, lai tie, kas tātad dosies svētceļojumos, es domāju, arhibīskapa kungs daudz ieteica, ko varētu un kā varētu, un kas varbūt tas svarīgākais, ko vajadzētu darīt tajā visā. Un tad lūdzu, tas laikam tā kā arī uz raidījumu
būs viss jums. Lai jums jauks vakars ir. Ar labu vakaru. Ar labu.